Ja būtu piepildījies sludinātāja Harolda Kampiņa pareģojums, ne šeit, ne jūs pie televīzijas ekrāniem šobrīd nesēdētu. Viņš pareģoja, ka pirms 3 gadiem šai dienā 200 miljoni pasaules iedzīvotāji nokļūs debesīs, bet pārējie nokļūs kaut kur citur. Vārdu sakot, pasaulē bija jāiet bojā. Iepriekšējo 20 gadu laikā, spriežot pēc dažādiem pareģojumiem, pasaulē būtu bijis jāiziet bojā vismaz 25 reizes. Kopumā, cik zināms, pasaules gals paredzēts vismaz 300 reižu. Kā redzams, neviens no šiem pareģojumiem gan nav piepildījies. Vislielāko uzmanību izpelnījās seno māju vēstījums par pasaules galu 2012. gadā, kas atainots arī Holivudas filmā 2012. Tad mums vajadzēja piedzīvot mūsu galaktikas bojāeju, citplanētiešu uzbrukumu, asteroīdu ietriekšanos Zemē un ko tik vēl nē. Šāda pareģojuma mums nāk nepārtraukti. Kaut vai 2012. gadu. Manuprāt, 2012. gads labi parādīja, ka šāda tipa pareģojumi vienmēr izgāžas. Vai jūs ticat, ka kādu dienu pienāks pasaules gals? Nezinu. Es negribētu, ka viņš pienāktu. Nedomāju, ka viņš tā pienāks, kur katrs mirsim dabīgā nāvē. Pasauli mūžīgi. Ieskaitot, ja mēs rēģinām vēl kosmosu vēl klāt, tad tas ir mūžīgi mūžos. Nezinu. Ja būs, tad būs, ko lai dara. Bija jau jābūt vairākiem. Es esmu dzīva. Viss labi. Izrādās, ka rīdzinieki ir pietiekami saprātīgi un muļķībām par pasaules galu nebūtu netic. Bet kas par to ir sakāms teologam, jo Bībelē taču ir rakstīts, ka ir gaidām pastarā diena? Nē, ar to viņi saprot, ka nāk šī ir dzīvē savs iznākums un virzība uz Dievu, bet nevis, ka tas ir viens acu mirklis, kas viss izmaina. Katram jau ir atļauts Bībeles teksts locīt un mocīt, kā viņš iedomājas pareizi, bet tāpēc jau nav kādam jāpieņem to par patiesību. Bet kristiešiem ir pavisam cita ideja. Tā ir nevis par pasaules galu, bet par visu lietu atjaunošanu. Viss taps jauns, tā saka. Vai dieviņ! Emīl, mīļais, Īda, bērniņ, skrieniet mājās, pasaules gals klāt, komēta nāk! Āmen! Es arī lasu internetā komentārus, ka cilvēki raizējās, ka kaut kas tiešām briesmīgs debesīs kosmosā varētu notikt, bet īstenībā astronomi var tikai nomierināt, ka nekādas tādas katastrofas, kas varētu izraisīt cilvēces bojā eju tuvākajā laikā nav prognozēts. Ir paredzēti lieli būtiski notikumi, mūsu galaktika sadurs ar Andromēdas galaktiku, bet tas ir tik tālā nākotnē, 3-4 miljārdu gadu, ka par to mēs pagaidām varam pilnīgi nedomāt. Mēs jau viss tādi sapņotāji domājam, nav jau nekas jādara, gaidīsim, ka būs tas lielais blīkšs, un tad jau redzēsim, kas notiks. Bet daudz grūtāk ir būt pieaugušam cilvēkam un darīt un dzīvot tā, kā vajag. Piemēram, amerikāņu mājsaimniece Nancy Līdere, kur jau sen mums paredzēja šo te planētu Nibiru jau 2003. gadā un neatnāca 2012. un arī neatnāca. Viņa dzird balsis. Acīm redzot, tas arī visu izsaka. Viņa dzird balsis, viņa esot tiešie kontakti ar citplanētiešiem, kas dzīvo pie zvaigznes tīkliņa zvaigznājā. Lai vai cik daži nebūtu pārliecināti par pretējo, izskatās, ka pasaules gals tomēr mūs tik drīz negaida. Protams, ja vien pasauli neiznīcināsim paši, vai galu galā neiebruks citplanētieši.